Sveiki, mīļīši! Mēs atkal esam spēka vietā. Šoreiz ar manīm klātienē ir Arta. Un viņa pastāstīs par savu mīlestības ceļu un gaismojumu. Tā tiešām var nosaukt par mīlestības ceļu, jā. Šķiet, tā mani vēl neviens nav iepriekš iepazīstinājis un aicinājis uz sarunu, bet tas izklausās ļoti, ļoti skaisti un maģiski. Un, jā, prieks iepazīties. Mans vārds ir Arta. Esmu 2 mazu bērnu mamma, bet mans ceļš līdz manam aicinājumam ir bijis garš un sācies vēl pirms bērniem. Un šodien es jums pastāstīšu par vienu mazu daļiņu no tā, kas ir rokrakstu analīze. Un, tas, kā mans dzīves ceļš ir iedarbojies ar to. Rokās tur kārtis, tā kā varbūt kaut kādā brīdī kāds no kārtīm nāks man palīgā, lai izstāstītu savu stāstu. Bet, jā, ja man uzdod jautājumu, ar ko tas vispār sākās, īsā versija es neatceros. Es tiešām neatceros, kas bija pirmais impulss, kāpēc man parādījās interesi par to. Un tas ir savā ziņā ļoti interesanti. Kāpēc tas no manas atmiņas ir pagaisis. Bet tas, ko es atceros, ir viena konference, viens tāds pasākums Nacionālajā bibliotēkā, kurā es biju nonākusi mistiskā veidā. Es neatceros, kā es tur nonācu. Es atceros, ka kādu sajūtu es pēc tam pametu šo pasākumu. Un ar skaidru apjausmu, ka te ir ko rakt. Ka šī ir tēma, kas mani dziļi uzrunā, ka tur ir liels potenciāls un ka tā ir gaužām aizraujoša. Man acis dega, sirds kvēloja un es sajūtu, ka jā, ka te es turpināšu dziļāk rakties. Tam pa vidu pabeidzu studijas, paspēju vēl pa pasauli paceļot un atrast, tad, kur tālāk mācīties pie kāda speciālista. Un man pasniedzēja ir Anita Millere, pie kuras tad 18. gadā es gāju privāti un apguvu rokrakstu analīzi un tad sāku sevi dēvēt par grafoloģi. Un tad tā grafoloģija ir tā zinātne, kura pēta rokrakstus, kura pēta cilvēka personību. Tu mani apgaismoji arī. Tam ir šāds nosaukums. Ir dažādi veidi grafoloģijas, un tā, kurā es darbojos, ir šī integratīvā grafoloģija. Ir tādi speciālisti, kur vairāk strādā varbūt kriminālistikas nozarē un pēta rokrakstus ekspertīzē. Ja? Tur izmanto līdzīgas metodas, bet jā, manā darbā tas vairāk ir ar zinātnisko pētījumos pierādītiem, apstiprinātiem tādiem pētījumiem, rezultātiem, un ar kuriem mēs strādājam. Un no tā tiek izsacinātas dažādas iezīmes, kuras tad attiecīgi burtu analīze man izstāsta un kuras es iztulkoju cilvēka valodā. Jā, es varu no savas pieredzes padalīties to, cik tas bija pārsteidzīgi man kā pieredze, kad cilvēkam es uzrakstīju 3 vārdus. Vienkārši spontāni 3 vārdus. Un tas, ko man tā kā atgriezeniskajā saitē iedeva atpakaļ, bija vienkārši wow. Es tā, tiešām šito var pateikt pēc man rokraksta. Un pēdējais ir par to Z burtiņu, kas man tā... Ja tas bija tāds plašs un tāds pārsteidzošs, tas tā atgriezeniskā saite, tad tas Z burtiņš bija tāds ļoti dziļas pārdomas. Tā kā tas ir fantastiski, jā. Šis ir brīnišķīgs rīks, lai sevi dziļāk iepazītu. Un mans mīļākais rīks, mana mīļākā metode, tāda pašdiagnostika. Jo es to esmu izgājis un es to darīju primāri sevis dēļ. Ja man bija interese, un man vienmēr ir patikušas valodas un rakstīt, un es esmu vispār žurnāli, dienas grāmatas ir mana tēma. Ja? Tāpēc es regulāri arī pētu un vēroju, kā mans rokraksts mainās un attīstās. Un pamanu, kas izlec ārā. Te pasīvā agresija paspīd. Ja? Te parādās kaut kādas ilūzijas pret partneri. Kaut ko darba vietā gribās, lai pamainītos. Ja? Viss parādās rokrakstā. Jā, jo man arī ir tāpatās, kad tad, kad es rakstu apsveikumu kartiņas,
un gribās tā, skaisti, un tas skaistums ir svarīgs. Un tad es tā skaisti no sirds izdaļoju, vēl kaut ko uzzīmēju. Un tad man tas rokraksts ir tāds ļoti izdaļoti, apaļīgi, strukturēts, tā var teikt. Jā. Tad, kad ir, kad tu darbā, tad ir, kā saka... Kā ar vistas kāju. Jā, kā ar vistas kāju, bet, mediķiem tur saka, kad ir rokraksts ar vistas kāju. Steiga. Jā. Stress visa pamatā. Un mēs nevaram dzīvot arī tādu pūkainu apaļu dzīvi visu laiku. Mēs esam abās galējības pusēs nonākuši. Katrs no mums varbūt pat vairākas reizes vienas dienas garumā, vai ne? Un es uz analīzi vienmēr aicinu rakstiet, kā jūs rakstat ikdienā. Jo tas pūkainais, apaļais, skaistais, izskaistinātais rokraksts, tas apsveikumu kartīšu rokraksts, tā arī nav reālā patiesā tevis versija. Tā ir tāda, idealizēta, kā tu gribētu varbūt izskatīties, kā tu gribētu dzīvot. Un atkal tieši tas otrs, ko tu saki, tas mediķu un tavs darbā stresa radītais apraksts, tas arī būs tava versija tajā brīdī, kurā tu to raksti. Kad tev ir pārņēmušas tādas emocijas, ka tu esi stresa situācijā un kāds tev elpo pakausīja, tad tas arī atspoguļojas rokrakstā. Jo mēs tur redzam gan garstāvokli, gan arī tādas pamatiezīmes tam, kā cilvēks reaģē. Un tas, kas dominē, tā iezīme, kura ir visbiežāk sastopamā, piemēram, tu tur burtiņu raksta smuki apaļu, bet kaut kādi daži ir ar spicākajiem stūrīšiem. Ja? Un tad pamatā tu būsi labsirdīga, sirsnīga, iejūtīga, empātiska pret citiem. Un tad, tur, kur viņš ir saspiests, tad tur parādās nedaudz varbūt aizvainojums tieši pret darba kolēģiem. Jā, burtiņš atbild par profesionālo vidi. Man kaut kā, kā es esmu tā arī tagad caur tevīm iepazīstot tagad jauno vārdu grafoloģiju, kur es pirms tam biju domājis, ka tā ir rokrakstu analīze. Arī, kad darbā es rakstu, es piedomāju par to, interesanti zināt, ko tas nozīmē, ka es tur savelku tos burtus, to T ar I vai vēl kaut kā. Jā, tas tā man liek aizdomāties, bet ir tāda, tu teici par to sevis iepazīšanu. Un par to sevis iepazīšanai ienāca man tāda doma par to, ka, labi, es te sevi iepazīstu, bet, mēs tā kā esam cilvēki tādas sabiedriskas būtnes, un sabiedrība tā kā struktējas ar attiecībām, kaut gan attiecības sākās no sevis. Vienmēr. Un tad to rokrakstu analīzi var arī tā mācīties un studēt un izzināt, un tu esi kā labs skolotājs un piemērs tam, lai to savu izvēlēto pusīti jau uzreiz sapnē saprastu. Lai neiekāptu tajā grāvī, kur jau varbūt ir kādreiz kāpt. Jā, ir divi burti, kurus mēs skatāmies, lai analizētu partnerattiecības. Tie ir pamatā K-burts un G-burts, kurus tad var mēģināt iesaistīt īpaši gudrā teikumā, atjautīgā un palūgt, lai cilvēks uzraksta. Mēs tak sievietes esam gudras. Mākam manipulēt, kā nepieciešams. Tā nav manipulācija. Tā ir informācijas izzināšana sevis drošībai. Jā, bet tā ir, manuprāt, manipulācija varbūt arī laba, vai ne? Mūzika arī ar mums manipulē. Tā uzlabo mūsu garstāvokli. Vārds manipulācija nepatīk. Tam varbūt ir tāda negatīva pieskaņa un konotācija izveidojusies mūsdienās, bet man šķiet, ka tas nav slikti. Ja tīpaši, ja mēs manipulējam ar labiem nolūkiem un vēlamies uzlabot kādam citam garstāvokli, piemēram, vai parūpēties par viņu vajadzībām, viņam to nezinot. Jā, tā jau ir parūpēšana. Jā, varbūt, ka tas vārds labāks. Bet atgriežoties pie tava jautājuma par attiecībām un rokrakstu, jā. G-burts. G-burta cilpas par seksualitāti pastāstīs. G-burta ovāls par emocionālo saikni. Par to, cik tas ir svarīgi. Un, piemēram, tādā tīri vienkāršotā versijā augšējā daļa aplītis un apakšējā daļa tātad cilpiņa, kurš ir lielāks, tad tas dominē.
Ja viņi ir apmēram vienādā izmērā, ja, tad tas atkal būs tāds cilvēks, kurš novērtēs gan, un kuram ir svarīgi, ka ir gan kvalitatīva saikne, ka jūs varat parunāt, gan arī seksuālās attiecības. Nu, tad tas G-burtiņš ir tā runāšana vai seksualitāte? Nu, tas ir tas augša būs runāšana, apakša būs seksualitāte. Un ja viņš ir tāds lielāks, tad ir tā seksualitāte, ja viņš ir tāds strupāks, tad tā seksualitāte ir mazāka, ja? Vairāk es runāju tieši par izmēru, cik daudz viņš aizņem, piemēram, ovāls būtu, piemēram, šāds, un tad cilpa aizvelktos ļoti zēmu uz apakšu, tad seksualitāte dominēs. Atkal otrādi, jo ovāls ir tāds, un kājiņa ir knapa, tad attiecīgi dominēs emocionālā saikne, un tā kājiņa, tā varbūt var nebūt, tas īstenībā ļoti bieži ir grūtniecēm vai pēcdzemdību periodā sievietēm vai kaut kādas invaliditātes, un tad tas skaidrs, ka tas atkrīt automātiski, ka tas vienkārši nav būtiski. Tad dzimšanas dienas sveikumus es ļoti garšīgi rakstu. Ļoti garšīgi. Es nezinu, varbūt kā cilvēki uztver, kuri nav izmācījušies grafoloģiju, bet man vienmēr ir simpatizējuši tie G-burti ar tādām skaistām lielām cilpām, un tas parāda, to, ka cilvēki seksuāli arī novērtē daudzveidību, dažādību un kvalitatīvas attiecības, teiksim tā. Tas ir vienkārši kaut kas fantastisks. Tu jau man ar to Z-burtiņu tā liki aizdomāties par manu vajadzību pēc kultūras. Varbūt pastāst vairāk, kas tieši tur bija, ko tu atceries no tā? Es viņas artstoriju Instagramā paskatījos, un tur bija pat E-burtiņu, un to jau tā kā es neatceros, bet man ļoti iekrita tas Z-burtiņš. Jo tad, kad es skolā biju, man bija Z-burtiņš, kā mums māca, bez tur izdaļojumiem. Un es kaut kur vecās burtnīcās, man ir tas vecais Z-burtiņš, un man ļoti patika tas Z-burtiņš, kuram ir tā kājiņa, un tad tur vēl tā strīpiņa pa vidu, un tagad man tāds ir tas Z-burtiņš. Un viņas piemērā bija par to, ka tas Z-burtiņš, kas tāds izdairots, un vēl ar to strīpiņu pa vidu, ka cilvēkiem, kuriem ir, kā ēst vajadzīgs pasākumi, kultūra un viss tas. Un tas man tā lika aizdomāties par manām bērnības aktivitātēm, jo 9 gadus es pavadīju uz skatuves, un es gribēju būt kādreiz aktrise. Nevelti. Bet to es tā kā pametu, tāpēc, kad es pacēlu asti. Jo man tas, vienmēr visu dzīvi tas taisnīgums ir bijis. Un tad, kā varbūt kādi zina, kad arī ar artis iepazinos ar sadziedāšanos. Jā, dziedāt man patīk. Un tā organizācija man tā kā drusku padodas. Bez šaubām. Un tas man tā lika aizdomāties, un man ir pirmā izglītība kultūras turisma menedžments, un tas man tas Z-burtiņš ļoti lika aizdomāties par lietām, kuras es varbūt esmu pašreiz, bet es viņus cenšos atdzīvināt. Es gribēju teikt, formulēsim pozitīvi, kurām tev būtu varbūt nepieciešams veltīt nedaudz vairāk laika. Jā, nedaudz vairāk laika un atdzīvināt un iekustināt. Jā, ja gadījumā jums interesē, kā tas Z-burts izskatās, tad tā ir tā Z-burta daļa, kura ieiet apakšā, tā zemākā daļa, izskaistināta tāda reizēm sauc viņu. Viņa var krustoties, var nekrustoties, bet galvenais, ka viņa aiziet zemāk par pārējiem, piemēram, packaņiem. Ja? Un šādi rakstītāji ir tādi, kuriem hobijs, teātris, kultūra, koncerti. Bez mazā, ja budžetā tas nav ieplānots, tad pēc tam sirsniņa sāp un ir grūti. Un es zinu, man mammai ir tāds Z-burtiņš, un es vienmēr priecājos, ka viņa gan spēlē teātrī, gan apmeklē visādus pasākumus, un man prieks redzēt, ka tas dzīvē apstiprinās, ka es zinu viņu kā cilvēku, un es redzu to viņas rokrakstā jau gadiem, un tas viņai ir būtiski, ļoti būtiski viņas pašsajūtai. Tu tiešām, tāpēc es teicu, tu dzīvi liki aizdomāties par manu būtību. Un pastāsti vēl tā
garām ejot, varbūt, jo tas būs tā kā nākamajam reizēm, ja mēs sarunājam, ka mēs ar tevi tiksimies vairāk nekā vienreiz. jā. Kas vēl ir tavā sirds somiņā? Jā, es nedaudz jau ieskicēju, ka man ir 2 bērniņi, un mani ļoti, ļoti aizrauja tāda psiholoģiska izziņa, pašizziņa un tādi veseliski meklējumi arī bērniem. Un caur to, ka manai meitai palika 2 gadi, es sāku vairāk interesēties par to, kā viņu vairāk izprast, kā saprast, kā ar viņu komunicēt, kā nodot viņai to, ko es vispār vēlos no viņas sagaidīt. Un interesējos tiešām par to, kā runāt ar bērnu. Un tad soli pa solim nonācu līdz mediācijas kursiem. Un kļuvu par mediātoru. Tagad jau esmu arī certificēta mediātora. Līdz ar to strādāju arī ar nopietnām lietām, un nopietniem konfliktiem un nopietniem strīdiem. Bet mana sirds deg par saskarsmi ar bērniem un pāriem un ģimenēm. Un par to, lai ģimeņu mikroklimati būtu patīkamāki, pēc iespējas patīkamāki, jaukāki, lai mēs prastu katrs novilkt savas robežas, katrs savas vajadzības izstāstīt. Un man šķiet, ka potenciāli nākotnē es kādreiz aicināšu ģimenes pie sevis, paskatīšos visiem rokrakstus un tad aicināšu runāt un dalīties ar to, kas viņiem šķiet aktuāli un kā to arī valodā nodot tā, lai otrs cilvēks saprot. Jo pagaidām mēs neesam iemācījušies telepātiski sazināties. Diemžēl vai par laimi. Mums ir kur augt, jā, un visticamāk, ka vēl tuvākos gadu desmitus arī mēs to neapgūsim. Tāpēc tas ir tikai visu mūsu labā apgūt komunikācijas prasmes, kas veicina iejūtību un savstarpēju cieņu. Jā, tāpēc man šķiet, šim ir ļoti liels potenciāls nākotnē, un es ceru, ka tas kādreiz noformēsies konkrētā piedāvājumā arī ģimenēm. Jā. Un es domāju, ka pat es nedomāju, es redzu, jo, kā jau es teicu, es Artu zinu arī kā privātajā dzīvē, ne tikai kamerā. Jā. Un ir tāds labs teiciens, kad mācies no tā skolotāja, kurš ir ar labu piemēru. Un mediātors ir tas, kas palīdz tai ģimenei atrast to miera ostu un uzplaukt tai mīlestībai ar jaunu dvēsmu, veselīgai, jo tad, kad tu izēji ērkšķiem cauri, tad te uzrādās rozes. Un Artei tiešām viņai burviņi, viņa ir fantastiski bērni, un viņas laulību var arī kā piemēru. Gan ņemt, gan redzēt, un viņa to savu mediāciju zinu un pasniedz tāpēc, ka viņai ir dzīves piemērs. Un tas, man liekas, ir ļoti būtiski. Jā, man šķiet, ka es esmu bieži saņēmis jautājumus, vai tiešām var visus konfliktus atrisināt? Vai nav bezcerīgu gadījumu, vai ir vērts vispār sākt sarunāties tādā situācijā. Un man šķiet, nekad nevar teikt jā vai nē uz tādu jautājumu, jo kas ir atkarīgs no situācijas. Un vienmēr ir vērts mēģināt. Un, ir brīdis, kad ir arī jāpieliek punkts mēģinājumiem, un ir jāatzīst sev, ka ir bezcerīgs gadījums. Un jābeidz izdabāt un jānovelk savu robežu un konkrēti jāizstāv savas vajadzības. Vai ne? Bet lielākā daļa gadījumu, manuprāt, ir izcināmi. Un vismaz ir vērts aizdomāties par to, cik bieži mēs patiesībā bēgam no konfliktiem un izliekamies, ka to nav. Un to rokrakstā izcili labi var redzēt. Ka mēs kaut ko neredzam, ka mēs kaut kā izliekamies, izvairāmies, kaut ko piesadzam. Tur parādās aktuālās vajadzības, tur parādās aktuālās sāpes, meli sev, meli citiem. Jā. Un tas ir vienkārši fenomenāli, kā tā mūsu zemapziņa caur roku, caur muskuļiem nodod informāciju apkārtējai pasaulē, kuru daži māk izlasīt, iztulkot, daži nemāk. Jā, tāpēc es jau teicu, ka šis projekts ir ietveros savākt visas gaismas, lai mēs uztaisītu lielu ugunskura un gaismotu un veidotu to mūsu jauno pasauli tiešām jaunu un veselīgu. Un, man liekas,
pat neliekas, es zinu, es redzu, ka tieši tas tavs instruments, kas tev ir saistībā ar tavu sirds gaismu, ir tas, kas iedod to pilīti tajā mūsu laimes jūrā, lai mums tā jaunā pasaule būtu tiešām tā, par kuru mēs runājam pašreiz. Jā. Bet kuru mums ir jāveido. Man bija viens pasākums vasarā, kur es analizēju rokrakstus visiem pēc kārtas, kas nāk. Tad reizēm tādas īsās analīzītes, kā tu teici, no 3 vārdiem. Ja parasti es saku, ka vismaz 10 jāuzraksta, lai atkārtojas pāris burti, un es saprotu, kura tad ir dominējošā iezīme. Un viņi man tur sarakstīja, un tad vesela ģimene nāca tiešām. Tad tīņi bija kaut kādi 15, 17 gadi, varbūt viņiem bija 13, un viņi vecāki. Un visinteresantākais bija vērot, kā tas, ko es izstāstu par tiem bērniem, par viņu talantiem, devumiem, kas viņiem tur vairāk, kur radošums parādās, kur loģiskā domāšana, kur varbūt kaut kāda tieši vizuālā uztvere, un ka tā kā būtu vēlams attīstīt to, vai tieši atkal otrādi, kas profesionāli tur prasās dinamismus un projektu vadība. Ja? Kā uz to atsaucas pats bērns un kā uz to atsaucas ģimene. Viņi saprot, kā to veicināt, kā tālāk iesaistīties vispār ģimenes dzīvē. Bet es saku, šis instruments ne tikai, lai sevi atpazītu un iepazītu, bet tiešām palīdziet veicināt to ģimenes savstarpējo saikni. Sanāk tā, ka būtībā pie tevis var arī nākt vecāki, kur vēlās uzlabot savas attiecības ar saviem bērniem. Jā, viennozīmīgi. Fantastiski. Nu, šis ir riktīgi ļoti vajadzīgs, jo es personīgi strādāju ar bērniem. Jā. Un es zinu to, ka nav sliktu bērnu, ir tikai problēmas ar vecākiem. Tikai problēma, neizrunātas problēmas, ko mēs nemākam izstāstīt, vai ne? Jā. Emocijas starp bērniem un vecākiem ļoti bieži nostājas kā šķērslis. Un tad mediators vai cilvēks, kurš vienkārši prot turēt telpu, prot uzdot īstos jautājumus un dzirdēt to, ko tev pasaka, nevis to aizvainojošo, varbūt apakšdomu, bet pieturēties pie vārdiem, tad tas ir ļoti vērtīgi. Un tas būtu, jo es strādāju skolā, tā kā tajā ikdienas darbā, un es redzu to vidi, un tagad runājam, man arī tāda kā redzējums, doma atnāca ar to, ka tie vecāki vairāk ietu uz šādu, piemēram, tā kā sesiju vai terapiju, viņiem būtu vairāk saikne ar bērniem, un ja tam bērniem ir lielāka saikne ar vecākiem, arī mobbings skolā būtu stipri mazāks. Piekrīt. Jo tie speciālisti, ka mums ir skolā pieejami, protams, viņi ir apmācīti, un tas ir arī viņu darbs, bet viss tas saistīts ir, un tā sakne ir ģimene. Un ja ģimene ir apzināta, ja tie vecāki ir apzināti, un apzinātība ir tā, kurā mēs augam, labi, mums ir jaunie bērni, kuri jau ar apzinātību drusku jau savādāk ir piedzimuši, bet viņiem vēl ir jāizaug līdz vecākiem. Lai mums tā laimīgā pasaule būtu, tas ir darīt ļoti svētīgi darbu. Paldies tev, Ilze. To arī iepazīstinot mūs visus vienu ar otru un paplašinot katra darbības zonas un sfēras. Man šķiet, tas arī izcili iedvesmo vienu. Jā. Paldies tev. Tad lai top, lai jaunā pasaule top. Jā, lai top, un links tiks ielikts video apakšā uz Artas Instagramu, ja? Un tiem, kam norezonēja, tie, kuri sajuta mūsu sirds somiņu frekvenci, ir laipni aicināti sazināties. Peldēsim uz jauno pasauli.